Es esmu sveicināts un Dievu svētīts jaunā Dieva žēlastības dienā. Šis ir vēstījums īsi par galveno, un mēs pastaigājamies pa Jāņa evaņģēliju. Esam 10. nodaļā, un tur ir kāds pants, kas nedaudz mūs var ievest tādā kā samulsumā, tādā kā neziņā un neizpratnē. Bībele saka, ka mēs esam dievi. Tāds ir Dieva nodoms, kad viņš radīja Ādamu un Ievu, viņiem bija visas pilnvaras darīt visu to pašu, ko dara Dievs. Un tad Ādams krita grēkā un šo dievišķumu pazaudēja. Viņš bija tērpts dievišķumā, un tagad viņam bija jāģērbjas darinātā apģērbā, kas tika darināts no zvēru ādām, kur tika izlietas pirmās asinis, lai apsektu cilvēka kailumu. Un Jāņa evaņģēlijā 10. nodaļā ir kāda situācija. Lasīšu no 33. panta. Jūdi Jēzum atbildēja: Daudz labu darbu es jums esmu rādījis, kas nāk no tēva. Kura darba dēļ jūs gribat mani nomētāt, saka Jēzus jūdiem. Un jūdi viņam atbild: Nevis laba darba dēļ mēs tevi gribam nomētāt, bet Dieva zaimošanas dēļ. Tāpēc, ka tu, cilvēks būdams, dari sevi par Dievu. Un Jēzus viņiem atbild: Un uzmanību, ko Jēzus saka? Viņš to saka arī tev un man šodien. Līdzīgi kā tai situācijā, kad Lūkas evaņģēlijā 10.19, viņš saka, es jums esmu devis varu un spēku. Un te viņš saka tā: vai nav rakstīts jūsu bauslībā, farizeju bauslībā, es esmu sacījis, jūs esat dievi. Dievi ar mazo burtu. Tu esi Dievs. Ja Jēzus dzīvo tevī, to saka, saprotiet, to nesaku es. Jēzus saka, jūs esat dievi. Un tālāk viņš saka tā: ja raksts tos nosaucis pār dieviem, uz kuriem attiec šie dievi, ja raksts tos nosauc par dieviem, uz kuriem attiecas šie dieva vārdi, un raksti nevar tikt atcelti, vai tad tam, ko Tēvs ir svētījis un sūtījis pasaulē, jūs drīkstat pārmest Dieva zaimošanu, ka viņš sacījis, es esmu Dieva dēls? Es neesmu dzirdējis par šo tēmu nevienu sprediķi. Dzirdējusi esmu daudz sprediķu, bet par šo tēmu nevienu. Un tāpēc man ir druscīt baisi par to runāt. Bet raksti ir nepārprotami, stāv rakstīts. Dievs mūs padara par dieviem. Tad, kad mēs piederam viņam, kad savu dzīvi uzticam viņam, mēs kļūstam par dieviem uz šīs zemes. Ka izpratne var būt katram savādāka, bet mums ir jāsaprot, ka mums ir šis dievišķums dots, ka mums ir dots šis pārdabiskā autoritāte, pārdabiskais spēks, ka Dievs grib, lai mēs dzīvotu pārdabiski, ka situācijas, kurās šķiet bezizējas un neiespējamas, atrisinās it kā pašas no sevis. Šajā dzīvē nekas pats un par sevi nenotiek. Nav nekādu nejaušību. Liekas, man paveicās. Nepaveicās. Vārds veiksme vispār ir, ja tā cītīgi parakņājas, tas ir vārds no vēlna. Tas ir vārds, kas runā, teiksim, ja mēs skatāmies angļu valodā, tur ir vieglāk pateikt. Viņš ir no Lucifers cēlies, ja? Latviešu valodā tam ir grūtāk izsakot, bet mums būtu jālieto vārds nevis man paveicās, bet es guvu panākumus. Un skan atšķirīgi, un nozīme ir atšķirīga. Veicas, es nezinu. Vai tā ir, vai es aicinu tevi padomāt par šī vārda pielietojumu savā dzīvē. Vai tev veicas, vai tev ir panākumi. Un
tam īstenībā ir diezgan liela nozīme, man vairs nav laika to skaidrot vienkārši. Bet viņš saka, raksti nevar tikt atcelti. Mēs esam dievi. Jā, ne ar lielo burtu. Jā, ne tie, kas ir jāpielūdz, bet mums ir dota šī te dievišķā daba caur Jēzu Kristu. Un, ja tas te ir rakstīts, tā tad tā ir. Mīļais debes Tēvs, es Tev pateicos, ka Tu esi devis mums savu dievišķumu. Caur Jēzu Kristu Tu mums dod savu dievišķumu. Un mēs varam dzīvot pārdabiskajā, mēs varam staigāt pārdabiskajā, tāpēc, ka Tu esi pie mums ikdienas līdz pasaules galam. Paldies Tev, Tēvs! Paldies, ka Tu mums dod savu dievbērnību. Paldies, ka mēs varam baudīt Tavu klātbūtni savās ikdienas gaitās. Paldies, ka Tu noskaņo visus pret mums labvēlīgi un šodien pašķir mūsu roku darbu, pašķir to un svētī. Paldies Tev, Tēvs! Lai Tavam vārdam ir slava, lai Tavam vārdam ir gods, lai Tavam vārdam ir pateicība arī šodien, Tēvs, Jēzus Kristus vārdā. Āmen! Āmen!